dziļa, dziļa, dziļa ieelpa. Atslāpinoša izelpa. Sajūt visu savu ķermeni kopumā. Sajūt visas sajūtas, emocijas tādas, kādas viņas ir. Un ar katru elpas vilcienu savienojies ar mieru, ar harmoniju, ar klusumu, ar esību. Un ar katru izelpu atbrīvo visu lieko nokalpojušo. Un atdod, lai zemes māte to transformē mīlestībā un gaismā. Dziļas ieelpas, izelpas un sajūti, kā caur avotiņu, caur kroņa čakru tev ienāk visuma vīrišķā, debes tēva enerģija. Un caur pēdām tev ieplūst visuma sievišķā mātes zemes enerģija. Un sajūti, kā caur pēdām stiepjas dziļi, dziļi zemē tavas saknes, apvijoties ap zemes kristālisko kodolu, un ar katru ieelpu tu ieelpo mieru, drošību, stabilitāti. Un sajūti, kā šīs abas enerģijas savienojas tavā sirds centrā, izveidojot mīlestības telpu tajā un sev apkārt. Un sajūti, kā šajā laukā atrodas tikai 100% dievišķās gaismas būtnes, apgaismoties skolotāji, gidi pavadoņi, liktenes pavadoņi, karmas glabātāji, visi ir šeit, lai pavadītu šajā meditācijā. Un ar katru ieelpu, izelpu savienojies ar savu ķermeni, ar visām sajūtām, emocijām. Sajūti tās, pieņem tās, tāds kāds tāds ir tieši uz šo brīdi, un tās ir pareizas, jo tās ir tavas. Un sajūti, kā tu izšķīsti šajā laukā. Tu izšķīsti šajā laukā. Kā tavs ķermenis, tava katra šūna atbrīvojas un izšķīst šajā kvantu laukā. Kā katra tava šūniņa attīrās šajā kvantu laukā. Pateicība par katru pieredzi. Pateicība sev par noieto ceļu. Pateicība sev par to, ka tu esi, ka tu jūti sevi, ka tu vari elpot, būt. Sajūti šo visu enerģiju sev apkārt, kas tevi ciedina šajā kvantu laukā. Visas svētās sievietes, apgaismoties skolotāji, gidi pavadoņi. Ciedina tevi, ciedina šeit un tagad. Un slāņu pa slāņiem no tevis nonāk visas ilūzijas, šķēršļi, kas traucē tev savienoties ar savu sirds centru, ar savu mīlestības telpu, lai varētu savienoties ar vien dziļāk un dziļāk. Šķērsardzība brūk un jūg. Visi aizsarga mehānismi atverās, jo šeit un tagad šajā kvantu laukā nav ne no kā jābaidās, jāizsargājās, jo tu esi drošībā,
tu šeit un tagad esi drošībā. Un skaties, kā visas sienas nojaucās, kā aizsarga mehānismi atbrīvojās, kā ledus sienas izkūst, kā sabiežējušie mākoņi izgaist, kā paverās vaļā šķirpiņa, un tajā sāk spīdēt saules gaisma. Ar katru elpas vilcienu tu atver vaļā savu sirdi. Tu ļauj tai atvērties, jo tev ir droši. Un ieraugi pretī cilvēkus, situācijas, notikumus. Šeit un tagad, kas dzīvē ir bijuši. Vai visās laika līnijās, dimensijās, tēlos, viss, kas tev nāk priekšā. Ieraug šīs pieredzes un pasakies katrai dvēselē par šo pieredzi. Un atkārto, mana dvēsele izvēlējās manu likteni, lai iegūtu tai nepieciešamo pieredzi. Un jūsu dvēseles izvēlējās jūsu likteni, lai iegūtu jums nepieciešamo pieredzi. Un ieraugi un pamani, kā tu esi bijusi abās pusēs, kā ir būt abās pusēs, gan kas dara pāri, gan kuram dara pāri. Visos veidos, kādos vien var, visos līmeņos un plānos, kādos vien var. Caur manipulācijām, caur apvainošanu, caur nosodīšanu, caur kritizēšanu, caur kontroli, neusticēšanos, caur nodošanu. Un nosauc visas tās sajūtas, kas tev ienāk, tās atmiņas. Visus tēlus atbrīvo šeit un tagad. Visus tēlus, sajūtas, emocijas atbrīvo šeit un tagad. Mūžīgi mūžos, visās laika līnijās un dimensijās. Ieraug visas tās pieredzes, kas tev nāk, kur tu esi bijusi abās pusēs, gan vienā, gan otrā, gan kā manipulators, un gan kā, kura tevi manipulē, gan kā tirāns, gan kā upuris. Visas pieredzes, kur pret tevi arī vērsta vardarbība, psiholoģiskā, fiziskā, emocionālā, kura tevi manipulēts visās laika līnijās, dimensijās, kur ir upura lomu spēles. Arī tur, kur tu esi stumts ārā no dzimtas, kur tevi stūma, tur tu kādu stūmi, kur tavās dzimtās nav atzītie, pieņemtie, tu dod viņiem vietu. Un tur, kur izstūma arī tevi, vai tu kādu izstūmi, tiem arī dod vietu. Ieraugi tēva dzimtu, kas tev stāv pa labi aiz muguras, mātes dzimtu, kas tev stāv pa kreisi aiz muguras. Un pasaki, mīļais tēvs, es tev pieņemu un dodu tev vietu. Un ja es zinu, ka tu esi mans tēvs, tad es zinu, kas esmu es. Es esmu tavs bērns. Un ierauga aiz tava tēva nostājas vectētiņš. Viņam var teikt dota vieta, un aiz tava vectētiņa vectētiņš, un aiz tava
vectētiņa, vectētiņš no tēva puses līnijas un sajūt, kā šī saikne, kā šī visa dzimta sakārtojās. Un visi tie, kas tēva dzimtā tika izraidīti, atstumti, neatzīsti, miruši, nolādēti, visi tiek atgriezti atpakaļ dzimtā un pasaka, es dodu jums vietu, es jūs redzu, un jūs tagad atgriezti atpakaļ dzimtā. Visi. Atraidītie, izstumtie, noniecinātie, mirušie, nedzimušie. Visus atgriez atpakaļ un sajūta, ka tavu labā puse nostiprinās. Viss sakārtojas visās laika līnijās un dimensijās tēva dzimta. Un pa labi viss sakārtojas. Labā puse, vīrišķā puse. Un kreisajā pusē sajūta, ka tu ieraugi savu mammu tev aiz muguras nostājās. Tu saki, mamma, tu esi mana mamma, es dodu tev vietu. Ja es zinu, ka tu esi mana mamma, tad es zinu, ka es esmu tavs bērns. Un sajūti, kā mamma stāv aiz muguras. Aiz tavas mammas nostājas tavu vecmāmiņu. Un aiz tavas vecmāmiņas, tava vecmāmiņa. Un aiz tavas vecmāmiņas, tava vecmāmiņa. Un kā šeit sarindojas līdz pat 10. paudzei. Viss sarindojas. Un visas dzimtas sievietes dod tev enerģiju un spēku. Tāpat kā tēva dzimta, līdz 10. paudzei viss sakārtojas, izlīdzinās, harmonizējas visās laika līnijās un dimensijās. Dziļi ielpa, izelpa. Un sajūt, kā tu esi mierā sevi, kā tu ieņem dzimtā savu vietu, kā tev vecāki var stāvēt aiz tevis. Tavi vecvecāki var stāvēt gan aiz taviem vecākiem, gan aiz tevis. Un arī tavi vecvecāki, un arī vecvecāki. Sakārto šīs dzimtas līnijas un sajūta, kā tavas saknes, kā tavs fundaments, bāze kļūst vēl stiprāku, noturīgāk, kas dod tavu spēku. Kā visuma vīrišķā enerģija, visuma centrs nāk caur tavām kronim, caur tavu kroņu, avotiņu, un kā tu kļūsti par koku. Un ieraugi tad visas tavas pieredzes, visas, kuri bijuši upuri, tirāni, vainas, vainīgie, nodevēji, glābēji. Visu šo scenāriju atbrīvo, paskaties, ieej un atbrīvo, kas tev vēl nāk, bet tu esi savā spēkā. Un sajūti, kā tavs sirds centrs atverās, un kā tu savienojies ar sevi dziļāk, ar savu dvēseli. Sajūtot savu dvēseli, tu savienojies ar savu augstāko es. Un savienojoties ar savu augstāko es caur kroņu čakru, tu savienojies savu garu. Un savienojoties ar savu garu, tu savienojies ar visumu, ar dievišķo mīlestības enerģiju, ar Dievu augstāk. Sajūti šo saikni, šo savienojumu. Un caur pēdām tu savienojies ar zemes zvaigzni, zemes čakru, ar zemes mātes kristālisko kodolu. Un sajūti, kā caur avotiņu kroņu čakru, kā caur pēdām, kā caur rokām plūst, kā tu mirdzi, kā izriet stari, un kā tu griezies apkārt zvaigznē šajā kvantu laukā. Kā atjaunojās tavs fiziskais ķermenis, ēteriskais, astrālais, emocionālais, mentālais, domformu līmenis, visas atmiņas kauzālais, kas ir budhi, dvēseles, ķermenis
un līdz pat monādai aiziet augšā. Sajūt šo savienojumu visās laika līnijās, dimensijās. Sajūt šo cietināšanos visās laika līnijās, dimensijās. Sajūt šo jaudu, šo pateicību par noieto dvēseles ceļu. Un šeit un tagad tu vari iet pa priekšu tīrībā, mircumā, spīdumā, kur viss iepriekšējās pieredzes paliek tev aiz muguras. Un tu esi šeit savā tīrībā, šeit un tagad. Un pasaki pie sevis, es atšķiru tur un tad no šeit un tagad. Un visas pieredzes, kurām es pasakos, jo man vajadzēja iziet šīs pieredzes, mana dvēsele izvēlējās manu likteni, lai iegūtu tai nepieciešamo pieredzi. Pateicoši šīm pieredzēm, es tās pieņemu par tādu cenu, par kādu man nācās samaksāt, bet šeit un tagad es eju uz priekšu pa jaunam, no tagadnes, miedarbojoties ar šo kristāli tīro, citro enerģiju, ar savu autentisko enerģiju. Zinot savu ritmu, savu elpu, savu ātrumu, savu impulsu. Un es eju savā ātrumā. Dzirdu savas vēlmes, dzirdu savu gāro dvēseli, augstāko es, dzirdu visus, esmu savienojumā. Dzirdu savus eņģeļu balsis, savus liktenes pavadoņus, savus skolotājus, kuri mani vada un pavada ik uz katra soļa. Un ieraugi, kā viņi ar tevi runā, caur nakts telpu, caur citiem cilvēkiem, caur ikdienišķām situācijām, vai caur dziesmām, vai caur skaņām, vai caur kokiem, lapām, caur dabu. Katram tas ir savs, bet tā, kad tu apzināti skaties uz to, ievēro, pamani, tad visas zīmes uz to rāda. Un savienojies. Ieraugot to, ka tu vari redzēt visas šīs zīmes. Un sajūt, kā tu apzināti katru dienu dodies uz priekšu. Izvirzot nodomu, tas, kas kalpo tev un tavai dvēselē pa labu. Lai varētu pieredzēt savu dzīvi, savu jaunu, autentisko dzīvi. Un tu dodies uz priekšu ar atvērtu sirdi, ar savu radošo enerģiju, kur tu jūti sevi, cieni citus, cieni savus robežus, cieni citu cilvēku robežus. Kā tevi droši izpausties, runāt, ieraudzīt, saredzēt, izpausties sociumā. Kā tu vari runāt, paust, tevi droši teikt, un tu skaidri gaiši redzi, bez ilūzijām, bez šaubām, bez bailēm, bez gaidīšanas. Un ieraugi to, ka neviens tev nav parādā. Neviena dvēsele, neviens cilvēks. Un tu neesi nevienam parādā. Tu atbrīvo sevi un atbrīvo viņus no gaidām, no cerībām. Un sajūt, kā tavs savienojums, tavu augstāko es ar garo Dievu, paļaušanos liktenim, visumam. Tu jūti un redzi, jo gīdi un pavadoņi tevi vada. Tu viņus jūti un redzi, tu ej par šo ceļu. Un tavs augstākais es un gars un saikne Dievu dod šo paļaušanos, uzticību. Un katru dienu tev ienāk enerģija, jauda, lai ietu un pieredzētu savu dzīvi,
savu autentisko dzīvi. Un tu klausies tikai savus sirds balsis, savus gidus pavadoņus, liktenes pavadoņus. Tu klausi savu sirdi, intuīciju, savu augstāko es garu un Dievu. Un tad tu redzi, kur tev iet un doties. Un tev nav šaubu, tev nav baiļu. Tu esi pilnīgā savienojumā. Kur ir viss? Un ieraug šajā savienojumā ir visas iespējamās realitātes. Un tu izvēlies, kādā realitātē tu iesi, kā tu piedzīvosi šo savu dzīvi, no kāda stāvokļa. Dziļas ieelpas, izelpas. Tu esi gaismā, mircošā gaismā. Un sajūti, kā visas tavas daļiņas atgriežas pie tevis, kuras ir attīrušās visās laika līnijās, dimensijās, kur viss apgaismoties skolotāji, gidi pavadoņi, liktenes pavadoņi, Marijas Magdalēnas Kristus enerģija ir cietinājuši tavas daļiņas, tavas dvēseles daļiņas, šūnu līmenī, DNS līmenī. Tu atgriezies šeit un tagad, savā tīrībā, patiesumā, mirdzumā, savā esībā. Un paskaties, kas ir pirmais, ko tu vēlies no šā stāvokļa darīt. Kas ir pirmais, ko tu vēlies no šī stāvokļa darīt? Un tas, ko tu redzi, tas ir pareizi, tas ir tavs. Vai tas ir klusums, klusēšana, vai dziedāšana, dejošana, vai gleznošana, vārdos pasacīšana. Katram tas ir savs. Noenkuro šīs sajūtas, izsakot viņas vārdos, visumā, lai visums tevi dzird. Visums ir atvērts, kā tu telpa ir atvērta. Kā tu skani visumā, tā visums tev atsauksies. Kā tu sauc visumā, tā visums tev atsauksies. Kā tu vibrē visumā, tā visums tev atvibrēs pretī. Dziļas ieelpas, izelpas. Pateicība visiem apgaismotiem skolotājiem, vidiem pavadoņiem, liktenes pavadoņiem, visām viedajām sievietēm, Marijai Magdalēnai, Jēzus Kristus enerģijai, un pateicība sev par šo veltīto laiku. Un ar katru ieelpu, izelpu sajūta visu savu ķermeni kopumā. Un pieņem visas sajūtas, emocijas, tāds, kāds viņas ir. Un tās ir mircošas, spīdošas, kavelējošas. Paskaties, kā tev smaidas sirds, tu pasmaidi pretī. Kā visas tavas būtnes dievišķās apkārt smaida, un tu pasmaidi viņām pretī. Ar sirds siltumu tu pasmaidi, ar savu dievišķo, autentisko enerģiju tu pasmaidi. Visums tevi redz un jūt. Un dodies pieredzēt savu dzīvi. No šīs pārpilnības, svētlaimes stāvokļa. Pateicos.